Čau, čau, čau! Mēs, Alžīris un Aivars, esam izdomājuši savu pieteikumu latviešu zelta talantiem. Mēs nodemonstrēsim, kā 3 minūšu laikā eleganti izdzert glāzi alus, jeb šajā gadījumā substitē lēts sidrs ar ibuprofēnu. humors. Šis uzdevums nebūtu nav tik viegls, kā izklausās, jo 3 minūtes tas patiesībā, tas šķiet daudz, bet tas nav daudz, jo, saprotiet, laiku apvienot ar eleganci, tas izsenis ir bijis viens no mīklainākajiem jautājumiem pasaules kultūra vēsturē. Man piekrīt, Aivar? Kā, no laiku jau bijuši apsēsti momentu. Tā būs labāk. Ar laiku ir bijuši apsēsti patiesībā visi cilvēki, visi zinātnieki, kas ir pasaulē, kad bijuši, tas ir fundamentāliem jautājumiem. Protams, galu galā nepavēlti pat ir teiciens, laiks ir nauda un tā tālāk, un attiecīgi visu to pārveidojot tā viņš ir, jo galu galā nebieži vien ir dzirdēts, ka laiks esot visdārgākais, kas pasaulē esot dārgāks par jebkuriem dimantiem, zeltu un tā tālāk. Tāds ir pieņēmums radies mūsdienu sabiedrībā. Patiesībā nevar noliekt, ka mums šī saruna par laiku ir ievirzījusies zināmā mērā, tāpēc, ka noskatījāmies aizvakar filmu In Time ar Timberlake'u. Justins mums ļoti patīk, to varam piemetināt mūsu daudziem skatītājiem. Es varbūt nelietotu vārdu ļoti, bet nav nevainas. Salīdzinājumā ar tīņgadiem. Noteikti nevar noliekt, ka ideja filmā bija ļoti labi izpildījums tēlos. Bet pamat ideja bija tāda, ka laiks ir dzīvība. Ja tev nav laika, tu mirsti nost, kā smejies. Principā laiks tur simbolizēja tā kā laiks simbolizēja gan dzīvību, gan valūtu, jo laiks tur bija arī kā valūta. Jā. Nebija naudas pasaulē. Pasaulē nebija naudas. Viss bija tīri no laika. Piemēram, tu gribi nopirkt glāzi šāda jauka kokteļa, tev saka, tas maksā 10 minūtes. Tu noskanē roku, tur attiecīgi elektronisks čips vai kaut kas tam līdzīgs, tev vienkārši noskaita tavu laiku. Principā ļoti vienkārši sistēma. Iedzer, par to arī varam iedzert. Par laiku. Par laiku, par to, ka viņa nekad nav, bet viņš ir. Lai laiks vienmēr būtu pietiekami. Runājot par citu tēmu. Ibuprofēns nav kā nāks izšķīt. Šito izgriezīsim pēc tam. Visu izgriezīsim. Jā, runājot par citu tēmu. Pagaid. Ja mēs visu izgriezīsim, tad kas tad mums paliks? Pieteikums kaut. Tad mums tikai pieteikums un viss. Nav jau... Opā, 3 minūtes. Samontēsim. 3 minūtes pagājušas, neiekļāvāmies laika. Samontēsim. Par to arī iedzeram. Par montāžas iespējām.